Iznācis lauksaimniecības žurnāla Agrotops novembra numurs. Tajā lasiet. Hannoverē skatām vienu no vērienīgākajām lauksaimniecības tehnikas izstādēm – Agritehnika 2011, kurā šogad prezentēja vairāk kā 300 inovāciju. Kas jāzina sākot audzēt ķimenes? Pūras dārzkopības pētījuma centrā tiek veidota plaša kolekcija ar dažādām Latvijas dārzaugu šķirnēm. Latvijas iedzīvotāji aicināti iesaistīties šajā darbā. Iespējams, pavisam drīz klasisko Latvijas brūno varēsim skatīt tikai ģenētiskajā programmā. Pārējiem dzīvniekiem varētu tikt piešķirts pavisam jauns šķirnes vārds – Eiropas sarkanā. Saimniecībā, kuras pamatnozare ir piena ražošana, iespējams izaudzēt arī ļoti kvalitatīvu lielopu gaļu. Kā to izdarīt, savā pieredzē dalās Kocēnu pagasta zemnieku saimniecības Mazdzērvītes saimnieki. Uzziniet vairāk par ūdens liešanu riepās traktoru vilces īpašību uzlabošanai, dubulto riteņu plusiem un apzīmējumiem uz riepas korpusa. Tas viss un vēl daudz kas cits noderīgs Agrotop novembra numurā. Žurnāls Agrotops katram zemniekam un lauku uzņēmējam.